Un šajā pirmajā situācijā klients vēlējās noķert divus zaķus, samazināt mēneša maksājumu un maksimāli īsā termiņā atdot kredītsaistības. Nu ko, jāsaka paldies mūsu neticīgajiem un skeptiķiem par to, kad viņi komentāros raksta, kad pārkreditācija un refinansēšana tas nestrādā. Tā ir vienkārši naudas pārlikšana no viena groziņa otrā groziņā un izstieptā laika termiņā. Tad šeit mēs ar reāliem piemēriem parādīsim, kā tas tiešām strādā visiem saprotamā pamatskolas matemātikas līmenī, cik reāli ietaupījums rodās. Pirmā sērija – vīrietis 45 gadi, Ventspils rajonā dzīvojošs, strādājošs zemnieku saimniecībā, vienkārši darbinieks saņem algu 1140 eiro. Kopumā bija 7 kredītsaistības par 28 490 eiro, ar mēneša maksājumu 1087,48 eiro, un ar šādiem atlikušajiem mēneša maksājumiem, jeb skaitu, cik ilgi vēl viņam būtu jāmaksā. Kopējās saistības, ja ievērotu grafiku un turpinātu maksāt šādā veidā, būtu 55 974 eiro. Klientam pārkreditējot saistības uz 28 500 uz 5 gadiem un jeb 60 mēnešiem, veidojās mēneša maksājums 679,51 eiro. Ko mēs redzam? Mēs izveidojās, šī ir kopējā summa, ko klients atdos, ja turpinās maksāt šos 60 mēnešus un neko nemainīs, viņš jau ietaupīs 15 200 eiro, jeb 253,40 eiro mēnesī. Plus viņam parādās brīvie līdzekļi no tā, ko viņš maksāja un ko viņš šobrīd ir samazinājis mēneša maksājumā, kas ļauj viņam brīvāk elpot. Protams, tie nav tādi līdzekļi, lai ar tiem atkal dzīvotu superīgi un forši, bet viņam ir ģimene, kas viņam palīdz, un šis ir pirmais solis, lai sakārtotu savas lietas. Un otrajā sērijā mēs apskatīsimies piemēru, kur klients vēlējās maksimāli samazināt mēneša maksājumu un iegūt sev maksimāli daudz brīvos līdzekļus.